man viena no mīļākajām bērnības garšām ir kartupeļu pankūks ar bekonu, tāpēc šodien tās taps. Trāpīts, klausies, man arī ir ģimenē mīļākais ēdiens kartupeļu pankūks. Mēs to diezgan bieži gatavojam. Nu labi, tad es saprotu, ka mizojam kartupeļus. Tu labāk gribi mizot vai rīvēt? Es pieteikšos pie mizošanas. Es atrodu sīpolu. Sīpolu arī pieliksim kartupeļu pankūkām, jo tas dod tādu pikantāku garšu, izteiktāku garšu. Esmu redzējis vairākus variantus, kā pareizi griezt sīpolu, lai neraudātu. Bet man nav vēl izdevies. Es arvien varu raudu. Es mēģināšu viņu tā kā sarīvēt uz smalkās rīves. Lai es neraudāvu. Lai mēs neieberzētu sīpolu acī. Jā, arī tas. Ko tu vēl mājās gatavo? No, kas tev tādi mīļākie ēdieni bez kartupeļu pankūku? Man patīk tie mājas ēdieni, tie standarti. Tur var arī kartupeļi ar gailiņu mērci. Tāda sajūta, ka tu brauc pie savas omītes. Tas man ļoti patīk. Tātad te mums ir kartupeļi, sarīvēts sīpols, ola, sāls un pipari. Tāda, lai kartupeļu pankūks būtu kraukšķīgākas un tādas zeltainākas, mēs pievienosim cieto sieru. To droši var likt diezgan daudz. Nu, pamais tagad tu tās kartupeļu pankūks, es vēl pievienošu bišķiņu sieru klāt. Tā, tagad mums ir šeit uzlieta eļļa, arī izvēlamies rimīs mārta eļļu. Ņemam saulespuķu eļļu labāk nekā rapšu, jo šeit būs tad neitrālāka garša. Tagad tu varētu likt šādas te mazas pankūciņas. Nogriezīšu bišķiņu. Ir svarīgi karsta tā eļļa. Jā. Es varu tur bišķi pielabot. Var, protams, viņas arī lielākas taisīt kā. Te ir viens moments, kad viņas sāk jau tā kā aktīvāk cepties, tad ir svarīgi. Visu lēnu grozīt. Nu tā, es tagad ņemu nost kaut kādas to atkal lietas vietiņā. Te ir svarīgi tā salvetīte, lai tie tauki tā kā notek. Tā, pankūks ir uzcepts, es atcepšu tagad bekonu un tu paņem burčus. Jā. Un sašķērē tādos garanās, tādās smukās svītriņās. Ieskaitot mizu? Es domāju, ka jā. Nu šito mēs neliekam, bet te nevajag mizot viņu. Viņš tad smukāks izskatās. Smaržo vienkārši brīnišķīgi. Nu tā, gaļiņa ir. Būs skaisties čīgi. Un tā, viens būs. Šis būs man? Jā, kas atšķirās, ne? Nu, labi, bet mēs ar karotu vēl kaut ko izdarīsim. Uišķīgi. Jā, vienkārši saliek virs tās pānta. Jā, tu droši liec. Kā tu to dari? Es viņus vienkārši tādam akcentam uzlieku. Kaut kur kaut kāda. Mēs vēl uzliekam bišķi sieru. Sveicien! Tātad mēs esam jau trijotā. Pirms brīža jūs redzējāt man kopā ar Lienu virtuvē pie letes, bet tagad šeit pie galda sēž Piņķis un Valters Pūts. Čau! Labdien! Šodien es nolēmu jūs pabarot. Ar kartupeļu pankūkām. Sirsnīgs paldies. Ar bekonu. Ar visu to, ko jūs tur redzat. Izskatās, man, protams, izskatās ļoti skaisti. Bet, ja jums būtu, piemēram, jāieliek virsū šim šķīmim cipars, kā jums šķiet, cik varētu? Izstāsies mazas, kā 40 eiro. 45. Viens šāds šķīvis ar šo skaisto un garšīgo ēdienu, ko jūs tūlīt arī varēsiet droši pagaršot, izmaksā zem €50. Viens šķīvīts, ne? Jā. Viss kopā, visi produkti, kas bija nepieciešami, lai pagatavotu visu šo, bija aptuveni €4 ar pāris centiem. Neticam. Labu apetīti. Let's try. Paldies, labu apetīti. Pagaršosim šo. Vienīgais satraukums mums bija ar Lienu, vai nebūs par sāļu tās panku. Iebirēju, pa daudz. Nē, vēl labi. Bāc, bet ir Ko džekam vairāk vajag? Man kā studentam, piemēram, arī manam maciņam, šis, ka es varu pagatavot tik perfektu ēdienu, man liekas, ir ideāli un salīdzinoši tādu izdevīgāku cenas un visu. Nu, es neesmu students, ja, un man liekas, ka kāpēc tērēt daudz, ja var tērēt maz, un tam būtu to pašu kvalitāti. Pilnībā piekrīt. Smart. Smart. Yeah. Smart. Jū! Smart. Priekā. Šveicam banģēro.
ūdentiņu ar citroniņu un piparmēdu. Jā.